Esat sveicināti manā kanālā. Es sen šeit neesmu bijusi. Gribēju tikai pastāstīt, kā man iet. Kaut kādas dzīves updates laikam. Esmu darbiņā, kas man ir parādījis, ka man patiešām var patikt strādāt. Dīvaini. Šobrīd es darbojos suņu un kaķu hotelī. Šis darbiņš man ir parādījis, ka man var patikt strādāt. Man nāk sunīši uz dārziņu. Es strādāju tā kā suņu dārziņā. Tā kā ir cilvēku bērnu dārziņš, bet ir suņu dārziņš. Es paturpināšu pēc tam tā kā darbiņš. Šis ir mans darbs. Mīļot lielas suņus. Bet nu ne jau tikai lielas, arī maziņus. Jaunas un vecas suņus un vākt viņu kakas. Šis ir mīļais Kriksus. Un tā ir mīļā Kerija. O, kāda Kerija dāmīte ar savu somiņu, ko? Kāda tev forša somiņa ir, jā? Kā vispār var būt šāds darbs, right? Man liekas, ka Latvijā šī nav realitāte. Es ļoti priecājos pastrādāt šeit. Palīdzēt, kā nu es varu. Un pamēģināt kaķīšu un dot savu mīlestību, jo man ir ļoti daudz mīlestības, ko dot. Protams, šis nav tāds darbs, ko es gribētu darīt visu savu atlikušo mūžu. Un savā ziņā laikam jau labi, ka šis nevar turpināties. Diemžēl vai par laimi. Iepinos bišķiņu pati tādā melnajā darbā. Bet, es priecājos, es esmu iemācījusies ļoti daudz. Arī par suņu psiholoģiju un suņu ķermeņa valodu, kas ir superīgi, jo man iepriekš bija mazliet slikts priekšstats par suņiem, jo es lielākoties biju satikusi tos Latvijas dusmīgos suņus, kas ir turēts pie ķēdes un kuri grib vienkārši iekost cilvēkiem. Bet tagad es zinu, ka suņi var būt arī forši. Un, protams, kaķi ir ļoti forši, ļoti patīk kaķīši. Un pastrādāt šādu darbiņu ir arī ļoti palīdzējis man sakārtot savu prātu. Ir tīpaši pastaigas pa mēžu. Superīgi. Un arī šāda pamīļošanās. Tā kā, kas ir šis darbs, vai ne? Mīļais koķis. Šis ir sūtis. Viņi ir ļoti veci koķīši un viņi tad dzīvo jau ilgi. Es nezinu, kāpēc viņu saimnieki nevar viņus turēt mājās un kāpēc viņi atstāja viņus šeit. Bet, labā ziņa ir tāda, ka šeit par viņiem tiek labi parūpēts. Mēs arī skatāmies viņu medicīniskās lietas. Viņi tiek tāds pansionāts mums te notiekās šobrīd. Tagad te nav daudz kaķi. Tas tāda starpsezona. Es ļoti izbaudu, es cenšos tā kā būt ļoti klātesoši katrā brīdī, kas notiekās šeit, jo katru dienu ir kaut cik mazliet dažādāk. Visu laiku ir tāda kustība, un ka man ir jākustās apkārt, un tas man ļoti labi darbojas ar manu kustēties nepieciešamību un vēlmi visu laiku kaut ko dažādāku piedzīvot dzīvē. Bet, es esmu māksliniece, man nav izvēles, tā kā man ir liela nepieciešamība arī darīt mākslas lietas. Bet ir tāda sajūta, ka man ir jādara kaut kas cits. Un ir arī liela sajūta, kad es ļoti vēlos palīdzēt šai vietai. Tā kā, ja jūs dzīvojat Zviedrijā, Stokholmas reģionā, jums vajag nolikt suni vai kaķi uz kādu laiciņu, tad šeit ir ļoti forša vietiņa, kur to darīt. Bet man ir jādodās kaut kur citur strādāt, jāiegulda savus laikus un savas zināšanas. Un savu mīlestību jādod tālāk pasaulē dažādos veidos. Labā ziņa ir tāda, ka tuliņ būs vasara. Jaunais gads ir sācies. Viss notiek pats no sevis, kāpēc, lai mana dzīve nerisinātos tieši tāpat, jo es esmu daba.
Un ja es redzu, kā ārā daba noteikti pati no sevis, tad kāpēc lai tā nevarētu būt arī manā personīgajā dzīvē? Vai ne? Labi, man vajag ielēt ūdeni viņiem. Tāds, ka sotis ir izslāpis. Tas izslāpis sūti. Paskaties, reku būs ūdentiņš. Jā, reku būs ūdentiņš. Pilna bļoda ar ūdeni. Forši. Kas ir labākais, kas varētu notikt?